Čau visiem! Šodien esmu atbraucis uz Amatas dabas taku, pastaigāties, pafotografēt, arī kāds amatā ūdens līmenis un krastos kaut kādi aizbergi sanasti. Smuki diezgan izskatās. Temperatūra ārā ir ap nullīti. Tuvākajās nākamajās dienās sola siltāku laiku, līdz ar to sniegs nokusīs. Tāpēc izdomāju, ka kamēr vēl sniegs ir, jāatbrauc un jāpafotografē. Diena tāda apmākusies, varēja jau bišķīt saulīt spīdēt, bet ko tu ziemā vari gribēt? Labi, dodamies iekšā takā un skatāmies, kas no tā visa sanāks. Laižam! Un apskatot šodienas fotogrāfijas, pēkšu atklāti, nav baigā dieva dāvana. Dzīvē ainava izskatījās daudz labāk, bet kā ir, tā ir. Amatas dabas takā esmu bijis neskaitāmas reizes, bet šī ir viena no tām lokācijām, kur ir vērts apmeklēt atkal un atkal, jo katrā gada laikā tā reāli mainās. Kaut vai vienā un tajā pašā ziemā atbrauc pēc puteņa vai lielā augstumā, un upe ir izmainījusies. Taciņas šādā laikā, kad ir apkusnis, ir ļoti, ļoti slidens. Easy game var palikt špagatā kaut kur. Baigi jāuzmanās. Nav jau arī tā, ka te nebūtu tādas kraujas, un tā, ka iet diezgan bieži gar pašu krauju, tā kā, jā. Bet ķeramies klāt fotografēšanai. Šādā te laikā jābūt ļoti uzmanīgiem te uz tām dabas takām. Sevišķi, kur širādas kraujas ir, nezinu, vai baigi prātīgi ir braukt visai ģimenei kopā ar bērniem. Te dažas vietas ir tādas, kā ir. Piemēram, tā var notikt. Bet, te jau daži staigā. Ģimenes, bērni, katram savs. Upe šodien diezgan strauja. Un forši, ka uz akmeņiem ir tās sniega cepurītes. Un šitam diezgan forši skats caur egļu zariem, tās cepurītes un krācītes. Jāuzņem foto. Es tā eju pa taku un domāju, īstenībā forši ir Cēsu pusē dzīvot. Mums tik daudz visādi apskats, dabas objekti ir, visādas dabas takas. Varbūt ierakstu komentārā, uz kurieni man vajadzētu vēl aizbraukt. Varbūt es kādu vietu nezinu. Jep, te ir viena skaista kompozīcija. Kreisajā pusē akmens, labajā iezis, pa vidam tek krāčaina upe. Baigi labi, baigi labi. Bet fotografējot ūdeni, kā jau iepriekš esmu minējis, obligāti vajag izmantot polarizatoru, jo tas noņem atspīdumu nost. Un bilde izskatās daudz tādā krāsaināka un kontrastaināka. Kā man patīk ārā pie dabas. Super!
ejot tālāk, te tādas foršas krācītes. Un atkal akmeņi ar sniega cepurītēm. Bildes būs labas, jā. Un diena arī jau ir izdevusies. Tā kā baigi labi. Šodien tāds nedaudz īsāks izbrauciens, jeb pārgājiens, jo es izbraucu no mājas ap 1:00, 2:00 biju šeit dabas takā, un ap 4:00 jau saulīte riet, tā kā vajag daudz laika nebija, bet nu paspēju kaut ko izstaigāt, kaut ko safotografēt, tā kā. Bet, nu, jebkurā gadījumā bija vērts izlīst ārā no mājas, kaut kur aizbraukt, pastaigāties. Paldies, ka biji kopā ar mani šajā pārgājienā un tiekamies jau nākamajos video. Čau!